Varbūt tu zini aptuveni, cik objektos tu esi uzstādījis skrūpāļus jau? Tuvi kaut kur tuvi pie 300. Tuvi pie 300, jā. Čau, Maksim, šodien ir baigi saulainā dieniņa un skatos, ka tu esi sadzinis zemēs skrūpāļus un noteikti gribi mums pastāstīt kaut ko interesantu par to visu. Un viens mans pirmais jautājums ir, es zinu, ka tu jau kaut kāds 9+ gadus nodarbojies ar izstāžu stendiem, reklāmas stendiem un tā tālāk vēl projām. Kas tevi noveda līdz skrūpāļiem? Jā, piekrītu tam, ka saulains laiks un gribu būt ārā. Skrūpāļi arī apkārt. Ja runa iet par skrūpāļiem un to stāstu, es domāju, ka ne jau tikai reklāmas stendi mums ir piedojumi, protams, mums ir arī karogu masti. Un tā vajadzība pret skrūpāļiem vai kā risinājumu izveidojas dēļ tā, ka bija diezgan grūti atrast cilvēku, kurš māk iebetonēt to pamatni tam pašam karogu mastam. Mēs sakam skatīt apkārt un atradam, ka ir jau gatavs risinājums, kurš pātrina, kur ērti, ātri un reāli 1,5 stundu laika un karogs jau plīvo. Tā mēs nonākam līdz tam, ka sākam skrūvot viņus zem karogu mastiem un pēc tam sākam skatīties plašāk. Jā, tas ir diezgan labs pamatojums, lai atvieglotu sev darbu un arī uzlabotu kvalitāti. Bet es skatos, ka ir ļoti daudz un dažādi veidi, gari, īsi, resni, plati un vēl kaut kāda aparāta stāv tev tur. Pastāst, kāda atšķirība viņiem ir? Ne jau tikai dzīvē apvieglot var ar šīm te risinājumiem. Reāli, jā, viņi ir dažādi, domāti visādiem nolūkam. Var viņus skrūvēt, piemēram, šo te zem kaut kādu baļķi, zem kaut kādu brūsu. Šo te var jau konkrētam brūsam izmantot. Šīs te ir domāts žogiem, stābiem. Visādi ir. Vajadzētu katram risinājumam piemeklēt īsto skrūpāli. Tā es jau varu pateikt. Tā ieskrūvēt zemi, te nav problēma. Es jau skatījos, ka ne tikai skrūpāļus pie tevis var nopirkt Miksmaks mājaslapā, bet ir arī tāda mājaslapa pamatubūve.lv, cik es zinu, tā arī ir tava. Kāpēc tev ir divas? Zini kā, ne jau tā kā ar skrūpāļiem mēs atvieglojam dzīvi būvniekiem, ar pamatu būvi mēs atvieglojam dzīvi tiem cilvēkiem, kuri meklē skrūpāļus interneta vīde. Miksmaksa ir diezgan plašs sortiments un ļoti daudz reklāmas risinājums. Tā ir starpā viņi pazaudējas kaut kur. Viņi atrada savu vietu, bet var neatrast viņu tik ātri un tik ērti. Tieši pamatu būvi mēs izveidojam, lai cilvēkam būtu skaidri un gaiši tā informācija, viegls noformējums pasūtījums un arī var uzdot jautājumu vai dabūt konsultāciju. Tieši par pasūtījumu noformēšanu gribēju jautāt tev, ja es kā nespeciālists izdomāju to, ka es šovasar gribu sev uztaisīt terasītu un gribu uzlikt uz skrūpāļiem, tad es ieeju tavā mājaslapā un pats tā kā atrod, lieku grozā un pērku. Tad tā ir pareizi darīt vai tu iesaki labāk konsultēties? Tādi cilvēki, kuri pirks kaut ko uz dūlu vai tīri emocionāli, vienmēr eksistē, bet es ieteikšu pirms tam nokonsultēties. Tāpēc, ka mēs zinām par skrūpāļiem bišķiņ vairāk. Mēs zinām kādu, kuram nolūkam, kādu un kāpēc. Nopirkt, jā, process ir diezgan vienkārši. Ielikt grozā, spiest podziņu un apmaksu veikt un viss. Par cik tu nodarbojies jau vairākus gadus arī ar skrūpāļiem, tad tev noteikti ir diezgan liela pieredze. Varbūt tu zini aptuveni, cik objektos tu esi uzstādījis skrūpāļus jau? Tuvi kaut kur tuvi pie 300. Tuvi pie 300, jā. Gan īsie, gan platie, gan šauri, gan zem terasam, gan pirtiņam vai moduļu mājam vai tiem pašiem karogu mastiem. Diezgan daudz. Runājot par karogu mastiem, varbūt pa cik arī tu tirgo karogu mastu, tad cik karogu mastus tu esi uzstādījis skrūpāļiem? Tā skaita vairāk nekā pusi. Jā. Tas ir ērti. Zini kā, tas ir diezgan liels pārsteigums cilvēkam, kad mēs atbraucam 1,5 stundu laika un karogs jau plīvo. Es saucu šito te par skrūpāļu ātru palīdzību. Kad cilvēkam prasas, gribas un tās pieprasījums, godīgi pateikšu, tieši palielinās pirms valsts svētkiem, kad cilvēkam atnāca prātā, ka ok, karoga tā nav, gribas. Visu laiku gribu tev pajautāt, kas tas ir par aparātu, kas tur stāv, kas neiestās pēc skrūpāļu? Šīs te? Jā. Tas ir enkurs. Tas ir zemes enkurs, kurš ieskrūvēs zeme un pie kura var vienkārši piestiprināt vai virvi, vai strīki, vai stieplīti kaut kāda. Diezgan vienkārši. Tas ir viens no lietākajiem un vienkāršākajiem variantiem.
bet tā arī skaitas, ka skrūpāls. Tas ir skrūpāls arī, ja? Arī skrūpāls. Īstais nosaukums zemes enkurs. Skaidrs. Klau, jo tu vairāk stāsti par tiem skrūpāļiem, man liekas, ka es pat arī viņus sākšu izmantot, jo ir šis tas padomā, ko uzbūvēt, bet kā ir, es pats varēšu viņus ieskrūvēt? Nu, ja tev rokas aug no pareiza vieta, protams, ka var, ja? Pamani, katram skrūpālim ir tehniskais cārums, ar kuru vēl palaist kaut kādu štučku un ar to palīdzību ieskrūvēt. Bet tas ir ilgs process. Nu, izņemot zemes enkurim. Tām vienkārši ar rokam var ieskrūvēt. Nākamajā video es parādīšu, kā mēs skrūvējam un ko mēs ieteiksim, ja jums parādīs tā doma skrūvēt skrūpāļus. Ir speciāla tehnika, diezgan viegli, diezgan ātri, optimāli. Nu, tu esi izstāstījis ļoti daudz informāciju. Protams, noteikti varētu vēl detalizētāk stāstīt, bet ko tu rekomendē visiem būvēt gribētājiem šovasar? Es varu ieteikt pātrināt savu lēmumu pieņemšanu. Vasara ir īsa, tikai 12 nedēļas, pat pa lielam rinda uz tiem darbiem mums jau stāv. Tā kā ar skrūpāļiem gala produktu, gala rezultātu var krietni pātrināt. Tā kā domājiet un skrūvēt skrūpāļus. Paldies, Maksim, tiekamies!